Parkets ir dabīgs materiāls. Šis ir neapstrādāts materiāls. Redzam, nav nekāda apstrāde, ne laka, ne eļļa, ne tonis, nekas. Ir vienkārši smuki sagatavots dēlīts, ko mēs stiķējam kopā dažādos rakstos. Varam taisīt mozaīkas skuiņā klāt. Piemēram, masīvo parketu, es teiktu, ka tas pietiek mūsu mūžam praktiski, ja to pareizi dara. Manuprāt, parkets tā ir tāda nezūdoša vērtība. Tas dod siltumu, mājīgumu sajūtu. Tā, esam būvobjektā. Varam redzēt, ir vecais parkets, jaunais parkets, tikko ieklāts, nošpaktelēts. Šis, piemēram, masīvais osis sajaukums tāds ar zariņiem nav apstrādāts. Doma to visu smuki atjaunot, ietonēt pēc klienta vēlmēm. Attiecīgi izvēlēto līmi, lai tas neatraujas ar laiku nost no pamatnes kā tādas. Uz betonu jau arī var parketu likt. Attiecīgi izvēlēties vienkārši līmi. Tāpat kā uz koku, tāpat kā uz citām pamatnēm. Var arī tam pašam vecajam parketam pa virsmu varbūt līmēt, ja parkets ir stabils un viņš nestaigā. Ja? Dažādākie varianti. Un attiecīgi arī jāizvēlās, protams, viņiem ir dažādi augstumi. Mums jāpielāgo tīri konkrētai vietai atbilstoša pamatne, ja? Augstuma un viss pārējais, ja? Pēc izvēles. Pēc parketa ieklāšanas mums ir špaktelēšana, bet ir ļoti viens svarīgs process, bez kura nekādīgi nevar iztikt, un tā ir slīpēšana un pulēšana. Ieklājot, mēs jau redzam, ka arī šeit nav īsti līmenī parkets līdz galam. Viņš ir tāds augstāk, zemāk. To visu mums ir jāslīpē nost, un pēc tam jau jāpulē, principā. Ja? Un tad jau virsma ir gatava apstrādē nākamai, kas ir eļļa vai laka. Kāpēc ir svarīgi uzticēt to profesionāļiem? Jo nepareizi izvēlēts abrazīvais materiāls var saskādēt arī to jauno ieklāto parketu. Tīri nezināšanas pēc, piemēram, mēs varam izmantot nepareizi izvēlētu slīppapīru, kurš nav atbilstošs šim parketa dēlim domāts, un tādā veidā vienkārši samazina to iespēju nākotnē atkārtoti atjaunot un slīpēt. Ja? Mēs izvēlamies attiecīgo graudu, ar kuru mēs slīpēsim materiālu tik daudz, cik tas būtu šeit nepieciešams, bet ne lieku. Šī būtu maliņa mašīna, ar kuru mēs slīpējam pašas maliņas. Un tad ir lielā mašīna, ar kuru mēs slīpējam vidusdaļu. Un tad jau iet nākamais process, tas ir pulieris, ar kuru mēs atkal nopulējam, izpulējam visas švīkas, kuras ir pēc slīpēšanas atstājušas pēdas. Ja? It sevišķi tad, ja mēs liekam toni, jo ja grīde nav super labi nopulēta, izpulēta, samtaina, bez švīkām, tad principā mēs neesam gatavi nemaz klāt to apstrādes materiālu, jo tas viss pēc tam parādīsies kā uz dēlnes. Kā redzam, šeit ir daži paraugi, līdzīgi toņi, bet tomēr ne līdz galam vienādi. Šeit ir drusku jau dažādība, ja, jau tumšāki toņi. Gribu pateikt to, ka šodien parketu var praktiski ietonēt jebkurā tonī, klientam vienkārši tas ir jāizvēlās. Te ir ūdens bāzes lakas, tās ir dažādas, matējumi dažādi, tie ir numuriņi no 5. līdz 60. un uz augšu. Jo zemāks numurs, jo laka ir matētāka. Kādēļ to ir svarīgi uzticēt profesionāļiem? Jo lakas ir dažādas. Piemēram, ja mēs slīpējam veco parketu, nopulējam to,
Ja mēs, piemēram, atstājam veco skābes bāzes laku uz parketa, to nemanām, ka viņš ir pilnīgi noņemts, uzliekot ūdens bāzes laku, tas ar kopā nesaiet kā viens vesels un radīt problēmas varbūt ne pirmajā dienā, bet varbūt vēlāk. Sāk lobīties nos, piemēram, pareizi izvēlēts materiāls, pareizi uzklāts atbilstoši grīdai, slodzei. Ja tiek pareizi arī kopts, ko es gribu piebilst, ja, jo lakām ir arī kopšanas līdzekļi, tad varam panākt efektu daudz ilgākā laika posmā un neatgriezties pie tās slīpēšanas, lasot rekomendācijas vai klausoties mūsu ieteikumus.